Ar mani kopā, kamēr tums, jo vairs nekad nevienai Olgai nebūs jānoskūs. 30. jūlijā Lielvārdē notiks unikāls koncerts Ielūdz Olgas, kurā uzstāsies 3 Latvijā atpazīstamas Olgas – leģendārā Dailes teātra aktrise Olga Dreģe, tautas deju ansambļa Dzinteriņš vadītāja Olga Freiberga un lieliskā dziedātāja Olga Rajecka. Tāpat koncertā dzirdēsim mākslinieču aicinātos viesus, grupu Turaidas Roze, vairākus deju ansambļus, aktierus Ģirtu Ķesteri, Egilu Melnbārti un Līgu Zeļģi, dziedātājus Aju Andrejevu un Aleks, kā arī citus māksliniekus. Gatavojoties unikālajam koncertam, pagājušā nedēļā visas 3 Olgas Ginta Stankeviča studijā ieskaņoja īpaši viņām sarakstīto dziesmu Ir labi, ka tu esi. Šonedēļ dziesma sāks savu skanējumu Latvijas radiostacijās, bet 30. jūlija koncertā piedalīsies visi koncerta dalībnieki. Ideja radās jau Rajeckai manā 75 gadu jubilejas koncertā, kur mēs satikāmies nejauši. Un tad es domāju, kā tas var būt, ka mēs nekad neesam kopā dziedājušas. Mēs esam 3 Olgas, katrs savā amploā, viena dziedātāja, viena dejotāja, ģeogrāfa un viena aktrise. Un mūs apvieno laikam tā enerģija un, protams, vārds Olga, jo visām 3 ir burts O, tā tas ir aplis, saulīte, L burts tas ir laime, labsirdība, labestība un, protams, burts A un burts G. Ļoti stipri burti un ļoti stiprs vārds. Olga ir diezgan spēcīgs vārds, diezgan stiprs vārds, neparasts vārds, sens vārds, ar daudz tādām tradīcijām, gan tur ir cariene bijis Olga, gan māksliniece Lieskalna Olga ir bijusi, un Olga Bormani bijis runas pedagogs, un tā kā tagad mēs būsim 3 dažādu profesiju pārstāvis. Tā iznāca, ka ne tikai vārds mums ir vienāds, bet vispār mēs esam vienāds pēc dabas. Mēs esam optimistas, jautras, viegli it kā ejam pa dzīvi, bet atklāt sakot ļoti darba mīlošas. Nu, un man ir prieks, ka mēs satiekamies dziedātāja soliste Olga Rajecka, izcila aktrise Olga Dreģe un es, diplomētais ģeogrāfs. Esmu ģeogrāfijas skolotāja, esmu ģeogrāfijas maģistrs, no ģeogrāfa mafijas, bet tā kā ģeogrāfi parasti visu, ko pieprot, tad es esmu dejojošais ģeogrāfs. Neskatoties uz to, ka man ģeogrāfa izglītība, es jau 60 gadus esmu saistīta ar deju. Mēs aicinām 3 Olgas skatītājus 30. jūlijā uz koncertu Lielvārdē, zīmīgā vietā. Latvijai svarīgā vietā, enerģētiskā vietā, kur ir spīdolas, kur ir Lielvārdas josta, kur ir tik daudz pasākumu. Tur ir bijis ar vienu ābols no Ābeles mūsu pirms daudziem gadiem radīts pasākums, kad mēs ar saviem bērniem kopā dziedājām, kad blakus bija Antra Lietskalniņa un Ozols un visi tie cilvēki, kas jau šodien vairs nav mums blakus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka vēl tie, kas esam, ka mēs tomēr sapulcējamies. Un kāpēc Lielvārdē? Tāpēc, ka tā ir mana puse dzimtā. Un, ja ir citi vārdi, Imantdienas, un ja ir Ulda dienas un Jāņu dienas, kāpēc nevarētu būt Olgas diena? Tā nu tas ir sanācis, un es esmu ļoti priecīga, ka šis pasākums notiks. Es būšu kopā ar saviem draugiem, ar deju kolektīvu Rotaļa XO, ar Turaidas Rozi, ar Uģi Rozi, un, protams, arī būs 2 lielvārdieši, Aleks un Aja Andrejeva. Ar viņiem kopā arī dziedāšu. Olga Dreģe savukārt uzaicinās savus aktierus un Olga Freiberga savus deju kolektīvus. Protams, es dejošu arī tautu deju, protams, jo bez tās es nevaru. Mans Dzinteriņš dabīgi piedalās tautu deju ansamblis Dānces universitātes un Rotaļa XO grupa, jo tajā sastāvā dejos arī Olga Rajecka ar savu vīru. Un tāpēc dejotāji mums būs ļoti kuplā skaitā, pār pa 200 dejotāji. Un dejas mums viss būs jautrs, mēs nekad gaudulīgi deju nepaņēmām. Tāds jautrs, lai vakaram atbilstoši, lai tās dejas tāds pašs kā Olgas, jautras un optimistisks. Koncerts būs 3 stundas, un pēc tam būs balli kopā ar Turaidas Rozes mūziķiem, protams, Uģi Rozi līdz rītam. Biļetes uz 30. jūlija koncertu var iegādāties Biļešu paradīzē un Lielvārdes kultūras nama kasē. Un labi, ir ļoti labi, ka tā.